Čau maniem nu jau visiem 30 sekotājiem. Šis video būs mazliet savādāks nekā parasti. Parasti rādu video, kur ir viss skaisti aug, zied un viss ir gatavs. Bet šajā video gribu parunāt un parādīt to, kā laika apstākļi var salauzt visas cerības uz to, ka rudenī kaut kas var baigi forši izaugt. Šoreiz runāšu tieši par to, ko audzēju dārzā, ārā, ne siltumnīcā. Siltumnīcā viss kārtībā. Varbūt gan melonas, gan arbūzes, ceru arī kivano ieraudzīt. Gurķus jau ēdu jau nedēļu. Gribu pastāstīt tieši par to, kā ārā viss izskatās. Un ārā diezgan čābīgi. Tieši laika apstākļu dēļ. Pēdējo mēnesi apmēram, ja mums ir ļoti drausmīgi laika apstākļi, ir augsts, apmēram 10-15 grādi. Naktī vispār ir vēss, pat siltumnīca jātais ciet. Un pagājušā nedēļā uznāca baigais nenormālais vējš, krusa un lietus. Un gribu parādīt jums, kā man dārzā izskatās, pateicoties šiem laikapstākļiem, viss izaugušais. Parādīšu arbūzes ārā, ko es iestādīju. Melonas, protams, gurķus. Parunāsim arī par zemenēm. Lokus parādīšu. Kādi viņi bija sabombīti un tagad ar tādiem plankumiem brūniem. Man te patās jau pie kājām ir gurķi, kuriem lapas ir tādas galīgi caurumainas. Nu, lūk, tā kā šis video nebūs baigi tāds priecīgs, esmu nedaudz vīlies laika apstākļos. Ir jūnija beigas, nākošnedēļ jau 1. jūlijs. Un pagājušā gadā man jau siltumnīcā bija melonas. Nu, tādas diezgan lielas. Šogad, diemžēl, vēl tikai mazliet ir aizmetušās. Nu, tā tad, daļ krusas man ir diezgan ļoti bojāti gurķi. Nezinu, vai šeit var redzēt, bet es pēc tam parādīšu tūplānā. Diezgan sabombīti caurumi. Nu, tāds diezgan skumīgs skats. Mazie tomātiņi, kas bija paredzēti. Krūmu tomātiņi, kuriem vajadzēja baigi forši jau sen ziedēt. Diemžēl izskatās, ka neziedēs. Un ceru, nu, galīgi novītuši viņi nav, bet es ceru, ka varbūt kāds tomāts ārā arī izaugs. Baigi labais rādītājs, starp citu, kā ārā ir vēss. Man redīs aug. Es jau 3. ražu šogad esmu noņēmis redīsiem. Šodien 1. diena pēdējo 2-3 nedēļu laikā, kad ir normāls laiks ārā. Nu tā tad, skatāmies, kas tad man notiek dārzā. Nu lūk, un sākšu tieši ar gurķiem, kas ir baigi sadragāti. Viņi ir visi vienos caurumos. Nu, nezālēm nepievērsiet uzmanību. Nedēļu neesmu bijis jau dārzā. Visi ir vienos caurumos. Sākumā likās, ka tie ir gliemeži, bet tie, diemžēl, nav gliemeži. Viss vienos caurumos. Tāpat laikā Ķīnas kāpostam ir par karstu. Viņam ir par daudz saules gaismas, jo Ķīnas kāpostam, lai baigi forši izaugt, vajag kādas 6-7 stundas dienā gaismu, ne vairāk. Un noteikti nevar būt vairāk pa kādiem 15 grādiem plusā. Viņš uzreiz sāk dzīt ārā ziedus. Nezinu kā, bet varbūt var sēklas no viņa novākt, iestādīšu vēlāk rudenī. Loki ir tie, par ko es pārdzīvoju visvairāk. Jo es pirmo reizi mūžā gribēju izaudzēt sīpolus tieši no sēklām. Bet šeit var redzēt, kādi viņi sadragāti pumpiņās. No sākuma domāju, ka tā varētu būt kaut kāda slimība viņiem, ka viņiem nepatīk kaut kāds zeme nepatīk vai kaut kas vēl. Bet nē, tā ir krusa. Viņi vienkārši sadragāja un viņi paliek pleķaini. Baigi daudz apgriezu. Jāsavāc būs no zemes. Tālūk izskatās. Tie arī otru vadziņi.
un burkāna aug. Burkāna aug griezdamies. Var pat izraut kādu ārā. Jau lieli. Šādus jau var mierīgi graust nost. Burkāna aug forši. Šie ir ķiršu tomāti. Black ball bija jābūt. Siltumnīcā viņi jau ir lieli, bet šeit laukā viņi neaug vispār. Var jau būt, ka viņi vēl izaugs. Varbūt būs gara, skaista vasara. Šeit ir tādi diezgan lieli izauguši jau. Bet visā visumā izskatās, ka tomātiem būs švaki laukā šogad. Tālāk gribu pastāstīt par zemenēm. Man šogad zemeņu raži ir tāda kā vēl nekad. Ļoti daudzos krūmiņos ir tik nenormāli lielas ogas. Un visas viņas ir beigtas. Nezinu iemeslu, bet es tā domāju, ka tas viss ir dēļ mitruma. Pārāk daudz. Slapjums ritīgs. Viņas paliek tādas ķepīgas. Paskat, kas pa ogām. Man šādas lielas ogas vēl nekad nav bijušas šajā dārzā. Ņemot vērā, ka es viņus visus pavasarī apgriezu pilnīgi. Nu, šis jau ir apēsts. Tur jau gliemeži noteikti ir apēduši. Ļoti žēl. Tādas lielas skaistas ogas. Un ļoti daudz. Jā, man ir aizdoms, ka tas viss ir daļa mitruma. Pārāk slapš arī nav labi. Bet šis mazais vesbainieks ir kivano. Ja salīdzinu kā kivano, un šis arī galīgi negrib augt, jo augsts ir. Ja salīdzinu tos kivano, kas man ir siltumnīcā, nu siltumnīcā ir tāda pusmetru augstumā jau, vairāk pat. Gandrīz tikpat liela, cik gurķi. Šis ir vēl viens gurķis, hokus saucās. Nu, šis tāds varbūt dzīvelīgs, bet arī sadragāts. Melons es pat nevaru atrast, kur viņas ir. Man liekas, ka viņas visas jau ir beigtas. Rabarberi gan turās. Arī lapas cauras, viss sadragāts. Bet man liekas, ka rabarberim īpaši baigi tas neskādē. Jo viņš jau ir tāds, kurš katru gadu aug. Un es ceru, šie starp citu arī ir no sēklām izaudzēti. Es viņas iesēju un pārstādīju. Visi vienos caurumos. Bet es domāju, ka rabarberi būs. Nākošgad būs noteikti. Šeit būs tāds kalns rabarberiem priekš plācmeizes. Varēs ēst, kā tik turies. Nu un šādi izskatās paprika. Pēc visām tām trakajām lietus gāzēm. Un pēc kruses visas sasista vienos caurumos. Šeit var redzēt viss tāds galīgi sadauzīts. Parādīšu arī, kā šajā biezokņī izskatās no pagājušā gada neizņemtie sīpoli. Būs sēklu puduriņi. Mēģināšu novākt sēklas un izaudzēt nākošgad. Nezinu, kā man sanāks. Tieši to pašu es darīšu ar šitiem ķīnas kāpostiem. Ķīnas kāpostus es mēģināšu jau rudenī iestādīt kaut kādās septembrī. Tad oktobris, novembris iespējams, ka man izaugs. Tad dienas būs īsāks, ārā būs vēsāks. Jo pašā agrā pavasarī, kad es viņus iesēju, viņi baigi forši auga. Dažos video vai šortos var redzēt, ka man baigi skaisti viņi jau sāk aizmesties, un tad pēkšņi palika ļoti silts. Un viņi vienkārši ņēma un izdzina ārā ziedus. Bet šajā podiņā es mēģinu vēlreiz izdzīt papriku. Man paprika ļoti garšo, un es ceru, ka California Wonder sarkanā izaugs. Nu, protams, reku sākās jau gliemeži. Lien visās malās ciest viņas nevar. Drausmīgi parazīti. Paprika maziņa. Drīz būs jāizstāda. Tātad īsts rezumē par to,
Kas tad man dārzā notiek? Dārzs izskatās diezgan čābīgi. Vismaz šeit ārā. Siltumnīcā viss kārtībā, bet tieši laukā. Rabarbieriem būs viss kārtībā, paprika ir beigta, zemenes ir galīgi slapjas, odi koži nost drausmīgi. Gurķi, diemžēl, ir sadauzīti, bet, mazie gurķīši ir aizmetušies, var jau būt, ka kaut kas vēl izaugs. Šeit bija plāns uztaisīt tādu no vienas dobas uz otru dobu, lai gurķi vijās. Vienā pusē arbūz, otrā pusē, bet izskatās, ka arbūz šogad nebūs. Prieks, ka loki nenogulās. Pagājušā gadā pēc vētras un krusas man visi loki bija gar zemi un pārstāja augt. Palika tikai tādi īkšķi, lielums, sīksīpoli. Paldies, ja noskatījies šo video līdz galam. Ja patika, noteikti nospied laiku. Noteikti piesako manam kanālam, jo es noteikti stāstīšu ne tikai par to, kas labs notiek dārzā, bet arī par to, kas slikts notiek dārzā. Sākot ar gliemežiem, beidzot ar krusu. Kā ar visu šo, kas man te ir cīnīties, nav nejausmas. Vienkārši jāļauj laikam ritēt savu gaitu, un tad jau redzēs, kas izaugs, kas neizaugs. Gan jau vēlāk es parādīšu, kas tur ir. Paldies, un es domāju, ka tiekamies jau pēc nedēļas.